Labdien, dāmas un kungi! Paldies, ka mūs skatāties. Mans sauc Jānis Stalga, esmu dienas biznesa rokas grāmatu nodaļas vadītājs. Un vēlētos jūs iepazīstināt ar mūsu jauno izdevumu Investīcija rokas grāmata, kas tapusi sadarbībā starp dienas biznesu un Seibanku. Tāpēc iepazīstināsim ar Aci Brencenu, Alekseju Prokofjevu, kas ir šī izdevuma autori, kur pastāstīs, kā saprātīga ieguldīšana palīdzēs īstenot gan savas personiskos, gan savas uzņēmuma mērķus, un kā savukārt Investīcija rokas grāmata palīdzēs šo ceļu iet pēc iespējas saprātīgāk. Labdien, mans vārds ir Aleksejs Prokofjevs, esmu korporatīvu finanšu speciālists Sedans Gildē, un savā ikdienā es nodarbojos ar to, ka es konsultēju uzņēmumus, uzņēmumu pārdošanā un iegādē, un arī palīdzu veikt akciju emisijas. Es ar prieku uztveršu iespēju kļūt par vienu no līdzautoriem Investīcija rokas grāmatai, jo es to uztveru kā tādu ceļvedi Latvijas vidusšķīrei, kas viņiem palīdzētu labāk izmantot savus brīvos naudas līdzekļus. Jo ikvienam no mums ir kaut kādi svarīgi mērķi, vai nu tā būtu nauda pensijai, vai nu nauda bērnu izglītībai, vai vienkārši kādam vaļaspriekam. Un ņemot vērā pēdējā laika notikumus finanšu tirgos, kuram ir raksturīgas tādas ļoti izteiktas svārstības, mans mērķis un mana ambīcija bija parādīt cilvēkiem, ka šim svārstībām ir izskaidrojums. Un kā pamatā tur ir fundamentāli faktori, kas arī nosaka kāpumus un kritumus. Un arī šī rokas grāmatā varbūt nav tāds manuāls, ko var uzreiz ņemt talkā un iet investēt tirgos, bet drīzāk kā tāds ceļvedis kā abece cilvēkam, kas vēlas nopelnīt ar savu naudu un kas negrib to turēt vienkārši depozītā. Un es aicinu ikvienu ņemt šo grāmatu, izlasīt viņu un noteikti izvēlēties kādu investīcijas veidu, kas viņam piestāv vairāk. Labdien! Mani sauc Aci Brencena un strādāju sevi atklātajā pensiju fondā kā pensiju fonda vadītāja. Un lielā mērā esmu saistīta ar to, kā cilvēkiem palīdzēt veidot ilgtermiņu uzkrājumus un nodrošināt savu nākotni saistībā ar pensiju. Savukārt, katram no mums ir svarīgi jautājumi, kā gudri un pārdomāt veidot savus uzkrājumus, gan īsākā laika periodā, gan ilgākā, kā kļūt turīgiem, kā veidot veiksmīgu biznesu. Un pieaugot ekonomiskai aktivitātei un mūsu labklājībai, šie jautājumi paliek aizvien svarīgāk mūsu dzīvēs. No otras puses, savukārt, mums finanšu tirgi piedāvā daudz un plašas iespējas saistībā ar dažādiem finanšu pakalpojumiem, produktiem, konsultācijām, un te jau mēs varam pamazām apjukt, ko tad īsti mums izmantot katrā dzīves situācijā. Tāpēc Investīcija rokas grāmata mums būs ļoti labs ceļvedis šajos jautājumos, kas ir saistīti ar mūsu finansēm, mūsu uzkrājumiem, ieguldījumiem, ar mūsu garantijām, ar mūsu finanšu riskiem, ar mūsu iespējām izmantot nodokļu atlaides un vairot savu labklājību ilgākā laika periodā. Un es vēlos jūs visus aicināt, krāsim naudu tad, kamēr mēs strādājam un esam ekonomiski aktīvi, un ļausim savai naudai pelnīt un pārdomāt tikt ieguldītāji.